pati, bet ražība daudz lielāka, ko arī raksturo viņa parametri. Tas ir dzinējs, arī JCB ražots dzinējs EcoMax 109 zivspēku ar griezes momentu 516 Nm pie 1300 apgriezieniem, pie zemiem apgriezieniem. Jaunās paudzes JCB 4CX jau standārtā tiek aprīkoti ar vizurtipu sūkņu sistēmu, kas nozīmē darbība ar hidrauliku un dažādiem elementiem, agregātiem notiek daudz vienkāršāk un vieglāk pie zemiem apgriezieniem. Nav nepieciešams augstu apgriezienu diapazonu. Iespējams izvēlēties 4 vai 6 pārnesumu transmisiju. Un kā unikālā opcija JCB tas ir torque-lock sistēma. Latviešu valodā tas nozīmē to, ka pie transporta darbiem, tas ir pie pārbraucieniem, ekskavators iekrāvējs neizmanto hidraulikas sistēmu, tā tiek akslēta un visa jauda iet pie riteņiem. Kas savukārt samazina slotas hidrosistēmai un arī samazina patēriņu. Strēles parametri rakšanas dziļums atkarībā no modeļa 4CX ir no 5,88 metru līdz 6,5 metru dziļums rakšanas. Aizsniedzamība uz priekšu ir no 6,5 metru līdz 7 metri. Un ietraušanas augstums, tas izgāšanas augstums aizmugurējiem kausam, tas ir no 4,73 līdz 5 metri. Iespējams aprīkot ar daudz un dažādiem agregātiem, gan aizmugurē, gan priekšā, sākot ar kausiem, planējumiem kausiem, rakšanas kausiem, tranšēju kausiem, hidroāmuriem, acitējiem, satvērēju kausiem, greipēru tipa kausiem, platākiem, šaurākiem. Iespējas un izvēles ir daudz un dīk. Priekšā iespējams šim uzstādīts ir universālais 6-1 kauss ar pališu dakšām, iespējams uzstādīt dažādas pirstas ātros sakabi kausiem gan priekšā, gan aizmugurē. Un tāpat kā teleskopiskiem iekrāvējiem, arī ekskavatoriem iekrāvējiem JCB ražo pats gan dzinēju, gan transmisiju, gan grāmi, gan kabīni, strēles. Aizmugurē iespējama strēles pārbīde, atkarībā no darba nepieciešamības vienā vai otrā pusē, kas ir kā opcija arī hidraulikas pārbīdām. 3 veidu stūrēšanas, priekšriteņa, abu tiltu un paralēlā stūrēšana, piedziņa atslēdzama gan 4 riteņi, gan 2 riteņu piedziņa.